Labdien! 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 Čau! Šodien mēs esam kopā ar divām burvīgām frizierēm no Lielvārdes, no Lēvjodas skaistuma kopšanas salona, kurus viņas uzskata, ka spēks ir matos. Daiga, Marta un Marta. Un šodien mums viņas parādīs divus mūsu mīļākos, un manuprāt, arī aktuālākos matu sakārtojumus. Man būs taisni mati. man būs lokas. Jā, un Gitē būs tāds beach waves. Un es taisīšu tā, es taisīšu vienu pusi taisīšu ar taisnotāju, otru pusi taisīšu ar konusiņu, jo ne visiem ir taisnotāji, ne visiem ir konus. Tad viens instruments uzskats sievietē noteikti ir jābūt vienam noteikti. Jā. Nu, es savukārt tik daudz noslēpumus neatklāšu. Es taisnošu. Jā. Un ar gofrīti pastrādāšu. Un tu man pacēlis saknītes. Jā. Jo tāpēc, ka Gintē jau būs apjums no lokām, vai nevarat? Jā, viņiem būs jau no jumciņām, jā, bet ir meitenes, kas vēlās vēl lielāku apjomu, jo var arī piegufrēt arī. Un tikai nepatīk, ka viņai redzās gofrīti, tātad visējie matiņi tiks nodalīti, tiks iegufrēti sāniņi. Jo man arī liekas, ka vajag sāns, tāpēc man ir garana sejas forma un iegufrēt vairāk pie saknēm, tad man būtu vēl. Bet man vajag apjomu šeit, jo šī sanāk ir šaurākā daļas. Jā, nu pasais var mani citreiz. Jā. Aiziet. Tā, pagaidiet. Tā, 5 minūtes, jā. Tad es sāku ar šo pusi. Jā. Tūlīt meitenes, pagaidiet. Aiziet. Tā. Un tad, kamēr jūs darbos, es varu pastāstīt, ko jūs... Jā. Es varētu izstāstīt tādu lietu, kad es sāku ar taisnotāju. Taisīt lokas. Ar taisnotāju tās mesī lokas, tās, nu, meitenes grib. Gan Rita, gan Ginta izteica vēlmi, ka viņas varētu tādas vieglas lokcīs, jā, ka viņām varētu... Tā kā jau izgājuši. Jā. Un tādēļ es taisīšu tāds vieglas, un ar taisnotāju, ar tā, ka pie saknītēm tās stiprāk padedzina matiņas, ilgāk pat, un galu principā izvēl gan drīz netaisnojot. Bet tagad viņi sanāk diezgan izteikti. Diezgan izteikti, jā. Es bišķi par ilgu viņu laikam paturēju, jo Ginta izrādās ļoti labi veidojās Man ļoti labi, jā. Tur var regulēt droši vien grādus. Arī grādus, jā. Bet, principā... Cik lielu tu ņem to šķirpsnu? Kādu visā garumā? Apmēram 2 centimetri platu, bet es ņemu viņu kā arbūzu dalu. Jo meitenēm vienmēr ir sarežģīti, es nesaprotu, kādā virzienā to taisnotāju. Jā, tieši tā. Lokas tiek taisītas prom no sejas. Jā. Virzienā prom no sejas. Jo tu tikā atverās. Jā, it kā mēs tā kā projām. Visus matus prom. Lai nekritē. Daļa var izstāstīt varbūt, ko Jā. Tātad es iegufrēju saknītes, lai paceltu apjomu galas augšdaļā. Pārējos matiņus mēs iztaisām. Jāgufrēja pie pašiem matu tā kā... Negluži, bet... Kā ir? Drusku tālāk un drusku vēl tālāk, lai tas apjomiņš ir tomēr vairāk. Bet vienreiz. Jo es skatos, tev ir diezgan liels gofris. Jā. Man, piemēram, mazāks. Jā. Tad lielāk, laikam, ir vieglāk, jo... Nu, ātrāk, ja ir lielāk. Ja biezi mati ar mazo gofrīti ir ļoti... Man liekas, kā mazo gofrīti viņš sanāk tāds smalkāks, tas ir viens, un viņš sanāk tāds vēl apjomīgāks. Jā, bet tur aiziet vairāk laiks to darot. Nu, jā. Jo no rīta meitenes vai vakaros, kad mēs taisamies balītēm, mums ir tik, cik ir 5 minūtes. Obligāti pēc matu taisnošanas jāieliek gaļeliņa. Jā, jo Gintiņai ir vajadzētu eļiņas. Jā, jo pēc vasaras, nu tagad jau ziema, bet tur ir sausu galiņu, un nekā negribās viņus apgriezt. Un vispār pirms taisnošanas un jebkuras iejaukšanas ar karstu instrumentu ir jāpūš matu aizsardzību. Meitenes izstāda, kāpēc uz ziemu, kad nāk ziema, kāpēc ļoti krīt mati? Mati krīt tad, kad lapas krīt. Un vispār 6 gadu laikā ir jānomainās visiem matiem. Bet tas ir normāli, ka tā ļoti daudz. Visiem matiem ir 6 gadu laikā jānomainās. Tas sanāk, cik man izkrīt, tik man... Dienā ir jāizkrīt 150 matiem noteikti. Jā. Vai manās? Ļoti smacieties. Jā. Šis ir tāds, man liekas, jo, teiksim, man ir... Man tas matu sakārtojums, man liekas, piestāv pie kaut kādiem, varbūt tādiem, nu, vispār domāju, ikdienā varbūt pie kaut kādiem tādiem
tērpiem, kas ir tāda trakāka, tāda krāsaināka, jo tu esi mati ir super vienkārši. Tev savukārt atkal piestāv kaut kas tāds asketisks. Nu jā, jo es... Nu jā, es asketisks. Jo mati jau ir. Un valsts taisnumā vienmēr esas glamūrīgi, spīdīgi, un vienmēr iztīsies. Lai gan jums meitenes, tev ir Marit kā Bridžetē Bordeaux, glamūrīgi, un Daigai ir atkal šī te Hollywoodas loka. Jā. Vispār dievīgi. Lai, paldies. Ir tā, kad, nu... Arī dievīgi izskatīt. Ir tā, ka katrai, nu, mēs nevienu neesam piedzimuši ideāls, ja? Kā? Es arī. Jā. Ir tā, ka, nu, drusciņ mēs tomēr varam uzlabot vēl to ideālo. Materiātais, tas tik skaisti, tik sievišķīgi. Jā, un lai uzlabot. Vīriešiem ir bārdas un uzvalk nozīmē. Meitenēm ir mati, make-up. Bet ir tā, ka katrai meitenei tomēr ir kaut kāda sava lieta, ko viņai jāizceļ. Man ir jāizceļ pakausītas drusciņ. Ir meitenes, kurām ir garākas sejas, tievas garas sejas. Viņām vajadzētu izcelt sāna daļas, lai... Marta, kā tā ar konusu? Ar konusu arī drusciņu vairāk padedzinam šo sakņu daļu. Drusciņu. Tas taču nav neveselīgi. Nu, nē, ja ir profesionāli instrumenti un ir aizsardzība iepūste. Un ja matis 6 gadu laikā nomainās. Jā, tieši un ja tev ir iespējams 6 gadus izskatīties brīnišķīgi. Vai ne? Tas nav žēl. Bet kā ir vieglāk ar konusu vai taisnotāju? Jo tu abus divus viņiem vienādi šķirps un liezi. Jā. Es teikšu tā, es darbā ikdienā vairāk izmantoju taisnotāju, jo man ir ērtāk tieši tāpēc, ka es ar vienu instrumentu varu izdarīt visu, bet ar konusu, principā, varbūt arī ir vienkāršāk ikdienā meitenē, ja viņai... Tas ātrāk. Jā, jo meitenes man klients ar sūdās par to, ka viņas nevar saprast, uz kuru pusi tas taisnotājs, viņām nesnāk tā loku, viņas tas novelku, viņām ir, vai, lai beidzās brīnišķīgi. Argānēm viņa. Man ātri jautājums, tu jau man iztaisnoji, jā? O, superīgi. Un taisnotājs arī ir liels, lai ātrāk. Jā. Tad izmēri nozīme. Jā, taisnotājiem, var cikot, jo plānāka šī plāksnīte, jo var taisīt arī lokas, jo viņš sakarst vairāk. Jo biezāka plāksnīte... Tu no plāksnīte tas tieši tas... Jā, šis te daļiņa. Tā, kas uzkarst. Nu, tas ir kāda nolūkam taisnotājs. Ļoti smuki. Un tagad ļoti brīvas. Un pa virs eļiņa, jo, lai viņi spīd. Laku jāiepūš. Laku var, bet ar laku ir tā, kad... Laku uzreiz sastīja. Jā, man patīk ļoti brīvi, un es principā nemīlu lakas. Ja ļoti meitenes lūdzu spūšu laku, bet kāda mana pieredze, ja ir tāds viegls lietutiņš, tā laka pasargās. Bet ja ir stiprs lietu, tad Bet kur meitene ir lietu ārā? Nu, jā, tā ir, jā. Bet man patīk ar konusu. Man liekas kaut kā dabiskāk. Jā. Ar taisnotāju arī ir smuki, bet... Nu, kārtīgāk, ar taisnotāju sanāk kārtīgāks, bet ir tā, ka viņas pajūk, un tad viņi ir tieši... Nu jā, arī. No frizētos tu izēji skaists ar Šits izskatās tā kā otrās dienas lauka, kad tu esi pamodus uz pludmalēs miltīs un tu iebužini. Uzpuķ jūras sāli un tā. Man ļoti skaisti. Ekuši to ielūkoju. Un īstenībā, nu labi, pagāja vairāk kā 5 minūtes, bet principā var iekļauties. Jā, un principā arī to visu pats sev darīt. Jā. Jo es saprotu tā, ka tu neņēmi virsējos matus, bet tu ņēmi te no apakšas, ja, gofrē. Šitos paņem nost, iegofrē, iztaisno, uzliek eļiņu un aiziet. Labi. Bet man vēl pēdējais jautājums par matu celiņu. Man patīk gan šeit, gan sānā. Tu taču var mainīt, vai ne? Jūs arī maināt. Noteikti. Kur katrai meitenei mums ir citādāk. Man mums pat ir Vītore, kur Daiga ir sānā. Man arī sānā. Man šodien stiliņš, ka man sānā. Kā katru dienu, jo mēs 4 dažādi izskatām. Jā. Tā kā, ja jums ir vēl kādi jautājumi, piemēram, meitenēm, mūsu lieliskajām meistarēm, tad varbūt par svētku frizūrām, tad droši mums rakstiet un jautājiet, un varbūt mēs sarunāsim vēl kādu video. Jā. Paldies. Jā, paldies. Paldies.